vadītājiem, kā arī uz kulcēm. Noteikti, vai Antons Jumakovs kvalificēsies finālajā vai nē, Kilijām bija vairākas kļūdas, tad viņam otrais brauciens kvalifikācijā. Bija pirmais pagrieziens un pazaudēs Sanslīd aiziet uz otru līgumu, tur trajektorija tiek novērtēta ar zaļo karogu, jāiet cerības atkal bez Sanslīds taisnēm un aiziet uz otru Nedaudz informācija par Igauniem, es esmu tagad beidzot saprats. Tāpat kā lietuviešiem arī viņiem ir 3 braucieni. Pirmais izmēģinājums un 2 iesgaitas braucieni. Igauni ir nobraukuši tikai 2 braucienus, tad ir vēl otrais iesgaitas brauciens Igauniem. Šeit vēl zeltais karogs vairāk neko daudz nemaina. Gandrīz sanāca 360, pavisam nedaudz. Pirmā mašīna, kas sēžās, Ķiņģernieks Midveļas stadionā. Nē, forši, atstājam, lai stāvā liekās, Pasaka šoferim līdzi no ātrumā. Ja 2 čaļi var pacelt BMW 540, tad tie ir spēcīgākie čaļi šodien. Jā, bet baigi labi izskatās, ne? Palīdz izstūmt Antons Jumakovs. Nesevišķi veiksmīgi kvalifikācijas braucienu, bet to tries kāds priekšnesums.